Re! Viss ēters ir te! Jaunais gads Kuldīgā sācies ar savulaik pilsētai tik nozīmīgā kokapstrādes uzņēmuma Vulkāns bīstamo būvju nojaukšanu. Lai panāktu, ka īpašnieks pats iesaistās bīstamības novēršanā, pagājuši vairāk nekā 5 gadi. Kuldīgas būvvaldē atzīst, ka darbs ar šādu ēku īpašniekiem ir grūts un laikietilpīgs, tomēr pamazām atmaksājas. Vairāk Skrundas televīzija. Palēnām drupās pārvēršas ēkas, kurās savulaik strādāja liela daļa kuldīdznieku. 1878. gadā Kuldīgā atklāja sērkociņa ražotni Vulkāns, kas strauji attīstījās, laika gaitā pārprofilējās par finieru un mēbeļu ražotni. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas uzņēmums nonāca bankrota priekšā. Neveiksmīga privatizācija un ugunsgrēki to izpostīja pavisam, un milzīga teritorija pamazām pārvērtās par tādu kā spoku pilsētu. Pirms teju 10 gadiem izsolē par pusagrūšo ēku tiesisko valdītāju kļuva uzņēmējs Valentīns Kokalis. Tomēr arī viņam neizdevās realizēt savus ieceres, un ēkas kļuva arvien bīstamākas. Pašvaldība par degradēto teritoriju saņēmusi nevienu sūdzību no iedzīvotājiem. Vairākus gadus sarunās ar uzņēmēju izmantotas visas metodas, ko likums atļauj. Piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis, sūtīti atzinumi ar veicamajiem darbiem, bijušas pārunas naudas sodi. Objekts tika apsekots arī no mūsu puses ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, jo bijām nolēmuši veikt tā aizvietotāju izpildi un novērst šo bīstamību pašu. Kā redzam, īpašnieks ir izlēmis pats to darīt, un viņš to dara veiksmīgi. Tomēr ne tik veiksmīga komunikācija rezultējusies par līdzās esošām citiem īpašniekiem piederošām bīstamām ēkām. Viņi ar pašvaldību nesazinās jau gadiem. Tā kā drīz paredzēta Jelgavas ielas rekonstrukcija un šīs ēkas atrodas pašā ielas malā, tad pašvaldība pieņēmusi lēmumu tās nojaukt par budžeta līdzekļiem. Lai arī tādu īpašnieku Kuldīgas novadā neesot daudz, tomēr nākas saskarties ar tā saucamajiem paskastīšu uzņēmumiem. Teiksim, paskastīta sija. Viņai nav pamatkapitāla, viņai vairs nav valdes locekļu, viņai nav nekā, izņemot juridisko adresi. Tas nozīmē, ka viņi ir sen zaudējuši interesi par šo īpašumu, jo tāda veido tikai izdevumus. Pašvaldība paliek ar šo īpašumu, ar, teiksim, nepiedzītiem nodokļiem, ar bīstamību. Pašvaldības funkcija ir novērst šo bīstamību. Tad mēģināt piedzīt naudu. Un tad, protams, mēģināt piedzīt. Pašvaldībā ir izveidots bīstamo un vidi degradējošo būvju saraksts. Ik gadu tas tiek atjaunots. Tas rāda, ka bīstamo būvju skaitam novadā, lai arī pakāpeniski ir tendence samazināties. Ja pērn paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli piemēroja 31 īpašumam, tad šogad 29. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.